Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par priekšnamu darba nobeiguma fāzi. Kas saka, labu laiku viņi vispār neķēra uz klāt viņam. Bija tā kā bija, tur bija kaut kas špaktelēts, kaut kas nebija špaktelēts, reģips jau bija saskrūvēts un tā, jo nezināju, kā to apdaru likt. No sākuma bija domāts, ka sitās parka dēlīšas likt, kas ir grīdi, tā lai izskatītos no koka, bet beigās nav ko sarežģīt dzīvi. Un tas stils jau ir, es domāju, jau ir pagājis garām, tur vairs nav vajadzības. Vienkārši ņēmu un nošpaktelēju visu, nogruntēju, nokrāsoju šo krāsu un izdomāju man draudzeni. Nav slikts, godīgi sakot. Sākumā tā izskatījās tā dīvaini, bet vienkārši nē, diezgan labi. Tas ir, ka tu ieeji mājās, uzreiz tev tādā variantā. Jā. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam like, nepatīk, dislike. Ja neesat abonējuši, abonējiet un gaidām nākamos video. Atā! Tā, šeit līmējam lentu priekš paktelēšanas. Šūju lentu virsū un tā tālāk. Protams, ja neparādīju, ka pielīmēju klāt reģipsi durvju ailai, bet tas būtu sīkums. Un tagad klājam virsū špakteli. Izmantoju Knauf Uniflotu. Lieku aptuveni 2 kārtas kopumā. Pirmais ir tā, lai visu to rupjumu izdarītu, un tad bija bišķi smalkāk piešancēji. Tā, pirmā kārta ir uzlikta, apžūs mazliet ir, mazliet noslīpēja, un tagad likšu otro kārtu, lai vienkārši tagad pēc tam uz 12 stundām kalst. Labi, turpinam. Uztaisīju mazliet šķidrāku, lai pašāk izlīdzinātu. Tagad ir nokaltas, jānoslīpē nost, jāskatās, varbūt vajadzēs vēl vienreiz piešpaktelēt, un pēc tam var nogruntēt, un tad tas smalko noiet. Labi, maucam! Jāsaliek šitie kasjaki, ne kasjaki, bet slinkums, ko nepabeidz laicīgi. Tagad jācīnās ar to. Nekas, viss ir izdarāms.
pielīmēts ir, sakalts, nu ar špaktelēt. Tā, sagatavoju visu priekš gruntēšanas, nopūtu visu putekļus, izsūcu ārā, nolīmēju ar krāsojamo līmlēnu riņķī, lai, kā saka, rullīt rullējot, nesačakarē blakus esošas jau gatavās lietas. Gruntēšu ar sadalījumu grundu, ko jau izmantoju iepriekšēji, ja nemaldos. Vienkārši šeit tagad ir bišķi savādāks dizains, te es vairs neatceros, kāds viņš īsti tur bija, bet es ceru, ka tas ir tas pats. Labi, turpinam. Tagad jāņem akrils un jāizspiež viss šitas ciet. Paņemam šķidrumu. Nosmidzinām. Oriģināli nāk šitās te stumjamais stūrīšiem un aiziet. Gruntskrāsa ir nokaltusi, un tagad sākšu ar smalko špaktelēšanu. Viss sīkums. Izmantoju Norgips, vieglo špaktelīt. Viss jāizvelk, viss tie nesmukumi nost, ciet. Labi, turpinam. Izmantoju ledu, paspīdinot no sāniem, var redzēt viss sliktums. Smalkā špaktele ir nokaltusi, varam tagad viņu slīpēt, lai vēl vēlreiz nogruntētu. Paņemam putekļu sūcei, samainam galus un nopūšam sienas un pēc tam izsūcam grīdu. Sākam otro kārtu gruntēšanu. Sākšu visu stūrīšus, visu tos, un pēc tam lielo pa plakni dosim vaļā.
sagatavots ir krāsošanai. Nu, nopirku sadalījumu arī. 7. kategoriju matējums. Protams, vai viņa samaisīt. Un klāt virsū. Aiziet. Paņēmām šādu toni. Izdomājām, nu, lai iet kaut kas interesantāks. Paņemam pinzelīti. Paņemam tos dziļākos stūrus, paņemam. Nokrāsojam. Un ar rullīti paņemam bišķi platāk. Mazo rullīti. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku, ja neesat abonējuši, abonējam un gaidām nākamas video. Atā!